Tā. Lauksaimniecība, tas ir loterija. Lietas. Jā. Būs vai nebūs. Jā. Tas nav, kā saka, skupi pradāja. Nē, tāds pats ir gurķi ir tomāti. Tu tik nezini, nu, kāda tev raža būs. Te gurķu juris no Latgales. Lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus. Tik garšīgus un sulīgus. Labrīt, ir sestdiena, 8:46. Atbrauc pie jūra, skatos jau mūziku, skan siltumnīcā. Tā, šeit nav Jurka. Laikam tālākajās silt. Pačom ogurci! Kādi cilvēki? 6. sērija, Jurka. Jā. Filmējam vai ne, jau apnika? Nē, možda ne. Nē. Tā, nu reku rezultāts. Paldies AIM būve. Aprakstā ierakstījuši zvanat celtniecības firma. Un kas vēl tie smilšu strūkla, mobilā smilšu strūkla tev palīdzēja? Nu, jā. Bet baigi labi, Jurka. Es to teikšu, ka baigi labi izstās kā jauna. Tagad jau mazbērniem būs. Nu, jā, nē, nu, tagad... Kaut skats, nu. Zini, kas man liekas, ka tagad arī viņš ilgāk turēs, jo pirmkārt viņš uzsūdz daudz, otrkārt viņa vecā krāsa nebirs nost. Zini, kā parasti uzkrāso? Jā, vecā krāsa birs, tagad būs muki. Ko tu tur uzraki? Tu te stādīsi kaut ko? Nē, vakar Viķka krumiņš man. Viķka? Jā, es tikai Viķka man devu. Nu, mums šeit Aigars. Es domāju, kartupeļu stādīsi. Nē. Es tur stādīšu pie seņa. Un tad paldies vēl firmai Avotiņi, kas ar jumtiem veimalām, viņi tev riktīgi labi atlaid iedevtām. Nu, žisķankai, Jā. Tiem arī paldies. Pagaidi, es skatos, tev arī jaunu dēlu uzlikt ar malu, ne? Jā, šeit viņi divi. Augšā. Divas dēļas un tvaru logu nokrāso, ja? Jā. Es viņam teicu, saku, puši, man augšu sataisiet. Domāju, ka tu veimales vajadzēs, daļ kā, lai viņa stāv pagadam, būs vēl, vieglāk. Pēc tam atkal taisi. Karoči forši, kad ir tiktoki visādi, ne? Visi sadarīja, kad tu vēl to būtu izdarījis tagad. Nekād. Tā kā visi atliek un... Nu jā, man te klāt. Mašinu pamainīja. Manēja atkal servisā. Ka jomai. Man iedevu šito zmaiņu. Paklok, bet tu pārdot viņu. Nav ko tur ir tev. Tu zini, cik tur jau nauda sagrūst? Es domāju. Un ko tagad pārdota, visi jauns salikt? Nīl. Bet betons ar smogs nosmilšots. Galds jauns. Nokrāsots. I krāslas, zinu, vajadzēja nokrāsot. Kaut kā neiedomājāmies, ne? Jā, būtu. Vajadzēja smilšu strūklu un... Nē, jā, būtu krāsa balta, puši man nokrāsotu. Beidzās? Nebija krāsas, tikai viena. Līdekās jau bija? Nē. Laiva, kas stāv vēl... Man tak laika nav. Halo. Čau, Aigar. Čau. Tu esi jau 6. gurķu sērijā šobrīd. Ēterā. Klāv, es pie Jurkas. Jā. Mēs pa to māju domājam aizbraukt. Cikos tu domā? Man tagad vajag aizbraukt uz Dagdu, piekabēlu ar sēklu un minerāļiem. Jā. Uz lauku pušiem sēdlai. Es tad tieku atpakaļ, ka es tā tagad ir mums 9 jau, 9 mums ir. Jā. 9 tā, un es domāju pēc 10 kaut ko. Mums pie tevīm tad aizbraukt ko? Jā. Davai mēs pēc 10 pie tevīm. Labi, šo man dēdra vajag. Davai. Pēc 10 pie Aigar. Kāpēc tikai puce? Pizjāts izdega. Vai? Nomainīšu tev. Vat kaut kas viņa. Jā, tur kaut kas ielīja iekšā droši vien, sūdi iegāja. Šitādi tev tam motoram pieliksim. Man liekas, man ir otra puse dačiks. Es mājās varu aizbraukt apstīties. Paklaut, šito nevar? Var. Pie viņa viena var uzreiz daudz ko slēgt. Varam pie otru uztaisīt. Bet saproti, vajadzīgs tas ķipā dačiks, kas ir pie prožektora. Jā. Kur viņu likt vajag? Vienalga, kur tev elektrība, lai pārautu tajā ķēdē. Droši vien tad pēc slēdžu. Jā. Vai arī pirms slēdža? Nē, tu liek es jau parādīju. Tu jau var uzlikt viņu pirms slēdža.
Un atstāt slēdzi ieslēgt, un kad vajag, tu vienkārši ar pulti. Jā, ieslēgs un viss. Kas tev te? Te jau galvenais. Viss pēc gosta uztaisīts. Nu, tā kā es elektriķi. Es biju elektriķis. Galvenais, ka viss strādā. Kas tev te zemenes būs? Jā, tur jau jaunais sorts no Daiņa. No skaistas. Tu parādīsi jau sastādīji gurķis, tev ir laiks jau? Man ir. Tomātus gurķis iestādīji jau? Jā. Tikai kā neuk nekas. Tā nu dupčiks baigais. Nu, tā kā es saku, kur... Tas sniegs tā krusa. Zini, gurķiem vajag 18, lai zeme būtu. Nu, a kur šeit 18 grādi? Nu, es saku, cik malka, cik sadedzināju šogad? Jo. Karoči, gurķi būs dārgāk šogad, ja? Es domāju, ka jā. 10 eiro kilogramā. Nē, nu tā nav. O, smuki. Nē, nu smuki. Vot tikai tie neuk uz vietas stāv. Jā. Nu, pie plēves. Nu, šeit tā... Nu, Šeit visu laiku kurina. Jā, nu man kārtībā. Nu, cik tev te grādi ir tagad? Ot nezinu, jau. Šeit es nevaru. Ar kāds kondensāts. Nu jā, es vakar palēju ar ūdeni. Nē, nu tā smuki, neko nevaru pateikt. Kā tālāk būs? Nē, ja būs silti, tad gurķi ies. Nu, tagad it kā būs karstākā vasara šogad. Ļoti karsts. Nē, man vajag, lai nakts būtu augstas. Dienai tad pietiek. Saulīte. Nē, es domāju, naktis tev siltas vajag, lai ir. Jā, man vajag, lai nakts būtu siltas. Būs nakts siltas, gurķi momentā ies. Nu, klausies, ir kāds to filmu kaut ko komentējis, redzējis pēdējās? Jā. Nu, visi, kas bija, tas saka forši. Kiploki man arī smuki. Daudz izskatās to. Man daudz kiploki. Jā, palūrē, tā kā die būs gatavi. Pakot. Nu, tur arī tāda siltumnīca. Kā ir šeit? Nu, šeit man tomāti. Vari nofilmēt tomātu. O, tomāti arī labi, jā. Nu, tomāti man smuki. A, tev šitas viss tikai tomātiem? Maziņā siltumnīca, ja? I tur arī. Jā? Jā. Tomēr tomātu biznesa arī būs šogad. Nu, gurku tā vairāk nekā man tomātu. A, cik vot šitādā tēvot, pieņemsim, siltumnīca šitāda gurķiem vai tomātiem, no kuras vairāk var naudu izcelt? Nu, pēc platības šitādas. Vai ko mazāk jāatškarējās? Ar tomātiem mazāk. Tu viņus vienreiz nedēļā lai tomāts vai biežāk? Tomātus vajag, jā, nedēļa vienu reizi, ja pietiek. Ot, man bija tā, ka es viņus pārlaistīju. Tātad viņi... Pēc bija visam. Šo, jā. Tur ot arī vajag ar to laistīšanu. Paskat, kādas puķes man. Karstumā, viņi jābūt paskat. Tas Regīnai? Nu, paskat. O, te gan tev karsts ir. Nu, jā, vēl divi. Nu, šeit siltum. Nu, a kur stādīt? Nu, ārā iestādīs. Nu, jā, es mammai gribēju vēl. Nu, a kur mamma? Kur viņa iestādīs? Nu. Tas ir 22 grādi. 26. 26. A diena būs 33. No, nu, šitie tā divi tomatiņi Vikas. Paldies mammai, ka iedeva divus. Pamēģināšu, kas par tomātiem. Tie ir Vikas mammas? Nu, jā, kur viņa atveda maziņus. Pagaidzi, to nofilmēs. Jā. Te ir no mammas viņas stādiņi, tomātiņi. Tev ir uzdevums viņus izaudzēt. Es izaudzēšu. Tas ir nopietni. I Vika jāsu. Tagad tu vīt. Kādi jau? Maziņos, paskat, kādi jau resni. Tie no Madonas atbrauc pie teņi. Jā. Nu, nezinu, kas par sorti. Un tad ar šašlikiem gan jau, ne? Jā. Es nevienam nedošu. Tas tikai daļvīkas montai audzēšu. Montas gurki. Jau ir? Jā. Kāpēc šitie ierot tev pārējie nav? Ot neuk, nezinu, stāv uz vietas. Ui. Nē, ko tev, kā var šitie izaugt tev jau, a citi tev nav? Šito es tā stādīju, kad, nu jā, kad atbraucu no Kraslovas, atbraucu kopā ar tomātiem, sāku pīkiet tomātus, tad iesaju vienu sekliņu gurķus, lai agrāk būtu, par to viņi ir. A monta šeit? Nē. Nav? Tak pakol. Nu, a ko man tā darīt? Viņš pāraugs. Es paņemšu līdzi. Imontai tā aizvedīsi.
Karoči, tu divus. Vienu Vikai, to maziņo. A vienu Montai. Nu, davai. Par to, ka es nevienam nedodu. Es apsolīju meitam, ka būs pirmais Montai un Vikai. Vot būs dāvana meitam. Pirmais gurķis no jūra. Mēs uzlīmes sataisījām, ko uz mašīnas līmēt. Gurķu jūrka vai kaut kas tam līdzīgs. Varēs dalīt savējiem, ka te atbrauks kāds. Skaties. Jā. Bet čuta karsts tev te iekšā. Nu, es taisīšu laikam. Pagaid. No kur, kā vējš iet? No tā laikam, jā? Jā. A, kur tu liec pēc tam tos pelnus? Es? Tur viņi jākais pēc tam uz tomātiem vai gurķiem vai nevajag viņiem? Jā. Pa kartupeļiem var, kur gribi. Nu, šeit ir daudz... A, ķiploks varēs no tevi nopirkt? Ziemai. Nu, jā, es tā... Man baigais sorts. A, kur tu pagājuši gadu liki ķiploks? Tā arī es nevienu nedabūju. A, tu man neprasīji. Es visu pārdevu. Man maz bija. A, ķiplokiem baigā nauda esot? Ne? Kur man sorts patskači. Vo šī te vo četras rindas. Jā. A šeit jau cits sorts, jau nav tās. Šitie lielāki izskatās. Nē, vo šī te vo. Patskat kādi stobri, vo. Tas tikai sākums, a kas būs pēc tam. A, cik te ir kilogramu plus mīnus? Nu, būs. Oi, grūti. Nu, aptuveni 10, 20, 50, 100. Kilogramu? Jā, tu taču ne pirmo gadu audzēši tāds. Nu, vairāk par 100 būs. Un cik maksā kilogramā? Nu, 6 eiro. 600 eiro sanāk to te kaut kur. Kaut kur. Jālaista nekas nav, ne zāles, jālas. Nē, nu, kā, vajag tikai, kā, vai zāles nebūtu, arī nāka. Nu, Bet ķiploks nevajag siltumnīcu audzēt, pofig, ja? Nē, vienu gadu man bija šeit, siltumnīca. Man vietas bija, par daudz, domāju, tomātu, daudz būs. Šitās ir tās vietas, kur tev iepriekš bija siltumnīca. Jā, kur tu viņas pārcēli, jo gurķi ilgi negrib vienā vietā. Tur 2-3 gadus vajag zemi mainīt. Jā, taisamies, brauksim, mēģinās palīdzēt ar viģikiem cilvēkiem. Varbūt kādu materiālu iedos. Kādu dēli, kādu jumtu. Nelēmē nonākušie māju nodega. Ņemiet mājām apdrošināšanas. Ierakstīšu apakšā brokeru Valda numuru, lai Valdim zvanat. Paņemat labāk savām lauku mājām apdrošināšanas. Savādāk, ka Putereku jūrka arī paņēmis, vai ne? Man ir apdrošinājums mājā. Nu jā? Šeit. Tikai varbūt cenam, Un cik viņi tur maksā līdz 100 eiro? 60 tev maksā, cik viņi maksāja tev? Nē, es laikam 40 kādu maksā. Iedomājies, to visu atjaunos, ja nekas. Tā все. Obligāti apdrošināt māju. A viņam bija apdrošināta? Nē. Nebija? Nē. Nu, dzīvot ir nedrošina māju, hoć kādu cenu. Davai ieliksim arī Aigaram reklāmiņu, reku viņš dīķis roku, tev viņš padziļināja, ja? Jā, tā jau man hoć ūdeni. Aigars truscelis, no skaistas, visu tehniku atbrauks, izraks dīķi. Jā, numur 3. Ieliksim telefonu apakšā. Kas ir numur 3? Nu, būs vēlēšanas. Viņš ir partijā. Viņš ir numur 3. Jā, šitas tev noderēs hodu. Aparāts termocela. Nu, da. Redakcijās. Jā, ja tu aizmirsīsi ieslēgt, jau gāzi izdegsi. Jā. Ir kaputu. Tā, labi. Es jau tulīt pārģēpšos. Nu, Moška, beidzot siltais laiks sāksies, ne, nākamnedēļ. Nē, līdz 14. teica būs. Vēl augsts. Jā, nākos nedēļ kaut kur. Tā. Nu, tagad jau 10. šodien. Nu, jā. Nu, vēl nedēļu kaut kur. Jā, un izmantosim iespēju visi, kas palīdzēja. Paldies jums mājas pārtapšanā, riktīgi smuki. AIM būve pat brauca 2 reizes. Dakrāsoja reku logi, smuki nokrāsot māju, kā jauna izskatās. Ierakstīšu arī viņa kontaktus apakšā. Paldies arī Rumba centras vietējam veikalam. Krāslavā un Daugavpilī viņam ir šeit mums krāsa pietrūka logiem. Bet reku viss smuki sakrāsots. Paldies avotiņiem, ka iedeva vējmalām. Labas cenas. Tad vēl paldies Melisa krāsām.
laikam vēl traku darbu taisīja mobilā smilšu strūkli, ko var redzēt, šitie logi vēl nav nokrāsot, viņi pilnībā visu veco krāsu noņēma. Bet to jūs varat droši skatīties Mālais Gurķu Juris 4. sērijā. Tava pirmā mašīna bija dzīvē? Vai tev mocis bija? Nē, motocikls bija, jā. Iz Jupiter? No sākuma Vaskots bija. Mopeds Rīga 7 bija pirmais. Pirmais bija velosipēds, tad mopeds, tad, tas jau, papas motocikli bija, pēc tam jau mani. Vaskots, iš Jupiters, tad Moskvič, pēc Moskviča Mondeo, tagad Volkswagen. Mondeo pēc Moskviča uzreiz sarkanais bija? Jā. Tagad Passats? Jā, tagad Passats, jā. Pirmo meiteni, kur iepazinies Zaļumbālē? Vai izreiz ar divām iepazinies? Nē, man redzi daudz bija, tak es nevaru tagad pateikt, kur pirma. Kur lauks? Tas Aigar, ja? Jā, Aigar. Šeit to pirts taisa. Angars. Holivudas Jurka, es skatījos Viģika Holivudas zvaigznes. Ir arī tādas zvaigznes, kam ir bijušas 12,000 sievietes. 12,000. Tas es nezinu, vai būtu gigants, ja 12,000. Kā jaunība, zini, kā uz dančiem. Agrāk tik danči bija, ir robežņukus, ir skaista, ir krāsla. Bet tu tikai vietējās sievietes vai kāda no Ventspils arī draudzene bijusi vai no Liepājas? Nē. Bija tur no Rīgas. Kur te Latgalē? Kā tagad jauniem meitenēm, kā atrast? Zaļumbāles jau mazāk paliek, ne? Nav. Agrāk danči bija, tagad nav nekas. Es nezinu, kā iepazist. Tagad viss telefonā. Kādreiz pagaid tev, kad meiteni vajadzēja tikšanās sarunāt. Kā tu sarunāji kādreiz? Tev nebija ne telefons, nekas, kad jūs satiksies? Vai tu vienkārši brauc ciemos? Uz dančiem, jā? Raz sarunājam, pēc tam ar mašinu piebrauc pie viņas, sarunājam. Jā, telefonu tā nebija. Tagad tā telefoni tu vari tur runāt, cik tu gribi. Ar zirgu arī kādreiz braucis pie draudzenes? Ar zirgu? Nē, ar zirgu nē. To es nebraucu ar zirgu. Ar moci mēs braukājām. Braukājām ar moci, ar mopediem. Kurā laikā izvēlētos dzīvot? Tad, 80. gados, 70. 90. vai? Redzi, nē. Kuri bija tie labākie gadi, kā tev liekas? Es domāju tā, ka bija agrāk labāk dzīvot. Par to, ka bija darbs. Laukos arī bija darbs, ja? Jā. Bija kolhozi. Kādreiz bija tā, ka tu pat nevarēji nestrādāt. Tev par to uzreiz. Jā. Vajadzēja obligāti. Tagad labi, ka tu nestrādāji. Nevajag tev maksāt. Kā tu nestrādāsi, kā dzīvot? Par visu vajag samaksāt. Agrāk cenas kādas bija. Dīzelis bija 6 kapeikas maksāja. Pa grāviem laistīja dīzeli kādreiz, ne? Jā. Tagad jau rekur pasties piebrauksim. Elektro uzlādes, bet nevienu mašīnu es te neesmu redzējis. Dagdāvat, quick chargers. Nevienu elektromašīnu es te neesmu redzējis. Par to, ka mašīnu nav. Te visa pasātiem rullē apkārt. Zemnieki strādā, sezona sākās 10. maijs, 25. gads. Vīķka jau pabeidza. Viss izdarīja? Jā, par to pie manis pēdējais gabals bija. Viķka ir celiņi zēs, laikam bija. Aigars ir apskalnes zēs. Reko mauc minerālu mēslu vai kas tas tāds viņam tur? Graudi. Graudi jau? Jā, šeit graudi. Reko lauks gatavs sēs iekšā. Jā. Aigara, traktors. Latgales televīzija. Zemnieku svētki. Tiek filmēts. Sēž, ko tu te mauks iekšā? Tos te miežus. Miežus? Jorka, ko tu tur dari, ko pakluso? Maksimā bija. Jurku nepazīst, kad ies kaut kāds. Pasties kāds načaļniks. Čau. Čau. Kad galdu klasi? Tā gribu. Numur 3. Man daži avīzi atveda. 3 avīzes. 3 avīzes. Jā, 3 avīzes. Strādā, значит, viss kā vajag. Kurš te esi sarakstā? Priekšpēd. Pagad, kad būs vēlēšanas? 7. jā. Jūnijā.
Kā tur bija mēnesis, nevar neko likt pirms vēlēšanām, Viģiks? Nē, laikam, Propaganda vai viena diena? Vai Viena diena, laikam. viena diena. Jā, nevar, jā. Jurka, ko tu nevienā partijā? Ko Jurku nepaņēmāt? Nē. Gurķis neizaudzēja, tāpēc ne? Jā. Laigar, šitā krauda, cik tev ir? Šitā visam laukumam? Vai vēl? Nē, vēl 2 laukiem. Vēl 2 laukiem, jā. Viņš jau apsteidza jau. Jau viss apsteidza jau. Šeit, jā. Reka sēmašīna mauc, jā? Aizmugurs kamera. Un lampiņu uzreiz blakām būbojas. Jā. Cik šitādi maksā sēmašīna? Plus mīnus. 90 000. 90 štukas, man iedomājas? 90 000. Jop, cik bija. Mašīna viegla. X5 jauns, Aigar. Ko tu bez šitā? Tev jau nebija šitādi, ko tu pirms tam darīji? Bija ar citas mašīnas. Savādāk. Tagad sezona iet pilnā sparā. Jā. Reku iekrāvējs. Redzi, šeit ir graudus. Ir uzreiz Mēslojumi? mēslojumi uzreiz. 2 konteineri. Jā, viens konteiners. Tas labi, nevajag 2 reizes braukt. Viņš, uzreiz par vienu. Saka, Aigar, te tikai naudiņi jāgulda iekšā zemē, ne? Jā. Kas iznāks, pēc tam redzēs. Laimes loterija. Viens ir graudi, jau otrs tev minerāli, vai kas tur vēl? Jā. Otrajā lūkā minerāļu versijas. Jā. Tā, Lauksaimniecība, tas ir loterija. lietas. Jā. Būs vai nebūs. Jā. Tas nav, kā saka, skupi pradai. Nē, tas pats ir gurķi ir tomāti. Tu tik nezini, kāda tev raža būs. Nu labi, tu tur vari kontrolēt kaut ko siltumnīcā. Siltumnīcā vieglāk, tu vari paliet. Jā, Tu nepaliesiet, tas sausums iestās. Jā. Siltumnīca. Kā pēdējie 5 gadi sūdīgi, ja? Pēdējie 2 gadi sūdīgi. Teiksim, bija 3 gadi ļoti labi, gāja uz augšu. Jā. Un pēkšņi pēdējie 2 gadi tā nolaida uz leju, ka Jā. riktīgi. Atkal tā cena, viņi mainās. Būtu, piemēram, tāda, cena viena tāda, piemēram, tur stāvēt uz vienas vietas. A to viņa tā. Šodien tā, rīt tā. Un plus vēl laiks mainās. Jā, kad... Un iepirkuma cenas laikam labi mainās, ne? Mēsliem un visiem. Ļoti pēc kara it īpaši. Jā. Ar to Krieviju tagad bardaks tur. Jā. Un Cenas tāda, ka... mūsējie visi tagad cipa skaitās ar visādām Amerikām, ar kaut kurieni pērk tos minerāļus. Pa īstam tie minerāļi vienalga ir Krievu. Tikai, ka Kuģis aplā brauc. Kuģis aplā brauc vienkārši. Nu jā, tā sanāk. Zato ir cena, kamēr kuģis apiet. Pa visiem šitiem. Pa visām kabatām izbrauc. Pieraksta kaut kādu tur valsti, tādas valsts vai kartē ir vispār mistisku nosaukumu. Jā. Savu kaut kādu uzraksta. Viņa no Krievijas vai Baltkrievijas. Kad tev beidzās sezona? Tagad jau ne sezona. Ja pavasara darbi jau uz beigām iet? Jā, jau. Es domāju, nākamdēļ varbūt beigās. Varbūt. Mums vienkārši mums tev beigtu ātrāk. Es domāju, beigtu kādu trešdienu. Vienkārši viens lauks jauns. Vajag vēl dabeigt tur sakopt, saknes izraut da galam. Mēs tur jaunu gabalu paņēmām un vajag izstrādāt līdz galam. Ko pēc tam atpūta? Vai uzreiz jau laistīt vajag? Kur tev atpūta? Tagad jau sezona sākas. Līdz oktobrim. Jā. Novembris. Tagad nav. Tur var būt kāda diena, 2. Un viss. Brīvdienas nav tādas sestdienas, sēdienas. Nē. Tagad tu vari pie viņa nebraukt ciemos. Viņam tagad laika nav. Pie manis tu vari pēc gurkiem atbraukt. Kad tas notika te? Notika jau nedēļa laikam būs apakaļ. Nedēļa apakaļ jau laikam būs. Pasties, ar visām mašīnām nodedzis. 3 mašīnas. 3 mašīnas it kā. 3 mašīnas nodeg? Ir traktors un mašīna. Traktoru paspēja izdzīt. Jā? Šausmas. Šeit bija māja. Jā. Šeit bija māja. Un te laikam bija jau štunis, kūts. Baigi viss saimniecība. Viss kopā, jā. Nezinu, kā viņiem palīdzēt. Varbūt kādam ir jumts, kādam dēļi. Tad droši vien viss nodara, kas vajadzīgs mājā. Pagaidām ir šeit visu izvest. novads iedevis dzīvokli. Jā. Kādu tagad remontēs dzīvokli. Las arī. Es domāju, materiāli kaut ko jau vajadzētu formas balītēt. Jā. Kādi brīvprātīgi ir, kas baigā nelaime apdrošināšana nebija, ja? Tā kā jāapdrošina savus īpašums. Cik liela ģimene? Jā, daudz bērnu ģimene. 3 bērni.
3 bērnu ģimenē šāda nelaime. Tā, nu, cilvēki, kas var atsaucās, visādi palīdzību vajadzīgi gan finansiāli, gan varbūt materiāli. Reku 3 bērnu ģimenei skaistā nodega māja ar visu, pilnīgi viss, kas bija. Nu, protams, bet apdrošināšana nebija. Līdz ar to rekur pilnīgi viss saimniecība ir nodegusi. Reku arī izskatās, ka tas varētu būt BMW 3. sērija. Rekur Opelīts. Viss šitas ir nodedzis. Es iemetu aprakstā kontu. Varbūt kāds var palīdzēt, jo situācija ir diezgan smaga. Šitādā neviens negribētu nonākt. Jā, smaga situācija. Nu, skatieties, pat zirdziņš blakām jūt. Saimnieki palikuši bez mājām. Nu, nodega visu, tu to visu droši vien, ka redzēji, ko tepat jau blakām tev bija tas viss. Nu, kā domā, savāksim ziedojumus? Palīdzēs cilvēki. Tā, nu ko, filmas skatoties daudz, te grib dzirdējam īpašums Latgalē. Jā. Un ir variants gatavs dzīvošanai. Lūdzu, pērciet mājā, smuka māja, laba. Tas aiga ir tavējā, ja? Jā. Tirgošanā. Nu, ne tavējā, bet Jā, teiksim tā. Saimnieks tirgo. Ar granulu katlu, ar apkuri ziemā var dzīvot. Jā, duša. Rītīga normāla laukumā. Jā. Kas grib atpūsties, lūdzu, šeieni. Un Latvijas skaistākā pagastā skaistā. Skaistas pagastā. Vai kādu lauki apkārt. Un te ir tavs zemes arī apkārt, vai ne? Jā, kāds rapsis ziet, vai pabraukt uz lejā. Jā, rapsīts reku ziet. Tur arī lejā dīķis. Dīķis ir kāds rapsis. Jā. Ciemiņi atbrauks pie jums, varēs fočēties. Rapsī. Labi, viedēši, lai nebrauc. Iesēdīsimies. Rekur uzreiz parāda dīķīts, bet principā... Var pārāk garāku. Jā, Aigars izraks garāku. Ja vajadzēs. Un ko es gribēju teikt? SSK var atrast, SSK ielikts ir, ja? Kas nopirks māju, dīķis būs lielāks. Cik pagaidām cipars tev tur bija, cik liksim SSK? Ap 40 kaut kas grozās. No, trekši tāda zeltainā smukā mājiņa, tu itās iesim safučēt zaļas bildes, jaunas. Priekš SSK. Jūris arī būs kaimiņos, negluži tepat blakām, bet 10 kilometri. 10 kilometru, jā. Gāraža, reku šķūnītis. Tā kā gribat māju labu, siltināt. Kaut kad viņi tev bija te restaurēta, ne? Jā, restaurēta gadi. Nu jau, 12 gadi. Viņi siltināta apkārt. Vēl pagrabs liels. Tur es SK pilnais apraksts zeme kaut kādu, cik tu tur zeme atdos? 1,3 hektāri zemes. Pagrabs ir zemājas arī. Pagrabiņš arī bija, ja? Māja īstenībā es iztaigāju diezgan labā stāvoklī, paketnieki, reku šitādas aptuveni istabas izskatās. Domāju, cipars arī ļoti labs, tik pircējs jāatrod. Jā, vieta laba, smuka. Redz, varbūt gan kā lauku māja, vasaras, ne? Gan ir vienkārši dzīvot kāds mašs. Kas grib pamainiet Rīgu uz Latgali? Skaistas pagas. Tas smuki šeit. Var dzīvot, Siltumnīca. Rīga, tur dūmi, mašinas. Pagā atvērsim vienu telpu, apstīsimies kādu. Opā, šitan bija kaut kas barība arī. Jā, šeit, jā. Te jau, protams. Krāsnis. Eiro remonts šī telpā nav. Jā, tā nav eiro remonts. Bet toties, reku granulu katls ir reku apkur normāli uztaisīt. Otro stāvu var uztaisīt. Šeit laikam samagonka tecēja. Trūbiņa no samagonkas. Redzēju, krūtī. Jā. Projekts tapa. Tas nekait laukos dzīvot, ne? Pats sev izdzen, kā vajag. Ciemiņi atbrauc, šašliks sacep. Smuka teritorija, smuka. Jā, zeme būtu līdz tiem lielajiem kokiem un tālāk, kur mēs braucām te apkārt, kur tas dīķis viss. Paliela māja īstenībā. Neatceries, cik tur kvadrāti? 120 iekšā. Un otrā stāva uzbūvēt 10 uz 4 metri, jā? Tāda telpa ir augšā. Jā, tur kaut kas otrā stāva var sākts būvēt. Nav sākts nekas, vienkārši var uzbūvēt. Tu jau tur kaut ko atradi, ja? Tur katls vēl stāv. Tur ir pirts vecā. Paklau, tur redzēlo? Tur pagrabs. Pagrabs? Tas ir pagrabs. Paklau, tur zelts var būt. Var. Nevar būt. Kas nopirks, te jau redzēs. Davai es nopirkšu. Ja tur zelts,
A tu pēc tam, zini, no Lāmasties, Juri, dalāmies kopā to zeltu, ja? Jā. Nu, puse tev, puse, nu. Jā. Es pateikšu, nē. Vo, paskat, Nil, šeit to katls vēl. Ragāk pirdzien. Nu, vo, redzi? Šeit pirds. Vai kas, vo, redzi katls kāds? Riktīgi, jā. Nu, cilvēki grib, lai viss attaisa kārtīgi pa 40 pārdot. Nu, tā nevar būt, vajag rokas savas. Nu, pievais. Nu, lai visu to sataisītu. Nu, Tā kā tie, kas sapņo par Latgalē īpašumu, mēs ir tā netālu no dodam, jūra, mēs ir tā dodam par velti. Nu, ierakstīšu Aigar tavējo kontaktu, lai WhatsAppā raksta, kam interesē, ne? Jā. Vai skatāties SS, kā tur ir pilnais apraksts? paskatīj, puķis jau. Tā es ne tā. Tu neredzēji pie manis puķis, jau metras augstumā. Nē, a paskat. O, nē. A es drīkstu šeit? Nezinu, vai drīkst. Dilles, viss, kas vajag. Nu, A, pasēs, kas tur tālāk ir. Redzēji, kā augums? Uz zemes, pa ceļam. No kabatas izbira. Nē, šitie salats, Reņa mil, šito salotu. Blin, o tur viņi, iedos viņai vienu. O, pateikšu. Nē, Nil, tu Regina aizvedi pateiksi. Tas no Aigara. Tā Aigars skatās, saskatījies Gurķi jūras filmas, uzblieza. Paklau. A vot nepareizi taisa. Nu, cik gadu, nu, vajadzēja kaut ko. Ko? Nu, kā, nu, šeit lo. Betona. Nu, nē. Nu, pa ideju vajadzēja betonā pēc tam jau. Šitā mums ir betona. Nu, jā. Nu, Nu, man stāv uz ātra roka. Nu, es redzu, kā. Pa vienu dienu. Jā, nu. Nē, nu. Klas. Ai, vot, šitie sūd, bļēt. Torfs sūd, bļēt. Galveno, es saku, vajag zemi, a ne torf. Nē, Nē? nē. Šitas ir no laukiem tieši, kur graudi audzēti. Augšējais slānis ar minerāļiem. Tas ir pareizais. Nē, Nils neēd, kas minerālu daudz. Viņš ēd gurkas tīros. Nu, kā es tikai tur bēru, nu tā. Jurkas Gurķis šķirni audzējis vai savējo? Mēs mums savējā. Nē, vot šito Juris jau nedod savu patentu. Nē, iedo lapstu. Izrok viņu uzreiz. Iначе, sekla zini, cik šeit būs? No pieņemiem, va. Krauj ārā. Jā. Tā žopa būs. Tev zini, cik seklu tur? Miljons. Galvenais agronoms Krāslavas Gurķa audzētājs. Es zinu par šito reņēju. Vai. Šo, oi. Ai. Paklau, a kas šitas tavu? Melvenes. Skatos jau pārēt lēnām uz ogām un dārzeņiem. Nē, nu, ogas vieglāks. Nu. Tagad lēžam lejā. Tā arī ir Jurkas rezidence, jeb saimniecība. Viņa Gurta saimniecība, kurā viņš strādā viens. Šobrīd ir pirmdiena. Vēl salīdzinot, var teikt, ka rīts. Nu, pat ne rīts, 10:30. Aizbrauksim, apstīsimies, ko Juris dara. Pārsteigsim viņu. Starp citu, vedam viņam lauku olas tepat no kaimiņa. Nopirkām. Ot tā kaut kā mums te izskatās. Domāju, ko tu dari pirmdienā, gan jau guli? Jā, guļu. Es jau, skaidrs, kā divas siltumnīcas jau. Es tev olas atradu. Gurķus. No Valaģis. Saki, pirmie gurķi ir gatavi? Skaties šeit naimos. Nu jā, Montei un Vīkai. Pa vienam, ja? Pa vienam, Ot jā. kā tu solīji, kurā tur sērijā, Jā. otrajā vai pirmajā? Jā. Arī ka vēl trešais tev tur aug, tas Regīnai, ja? Oi, nezinu. Kaut ko viņš šeit neaug. Viņam jābūt šeit zinti gurki. Es vienu gadu salasīju uzreiz. 14 gurki. Skaidrs kā kilograms. Uzreiz. No viena? Jā, vot uzreiz, kā saku. 14 gurki Normāli. bija. Cik kilograms maksās Nu, šogad? tas, es jau pateikšu, vēl bija Krievu laikos. Ot. Nu, tur bija, kā saka, vēl Krievu seklas. Tāda libela bija. Ot. Uzreiz. Tādas var dabūt tagad? Nē, vienreiz es biju paņēmis to libelu, a tur visi tukšie bija. A tur agrāk vajadzēja bites.
lai viņi par to, ka tur bija i vīriešu, i sieviešu, nu, tukši ziediņi bija. Nu, vot kā šeit gurkiši, a tur tukši, tikai ziediņi viņi. I bītes lidoja, i viņi aputekšņoja. O, tad bija raža. Kroč, tev vajag libelu un bites. Nē, es biju libelu paņēmis. Tur Vairs nav tā libela, ja? Nē, nav tā. Tur, karoče, tur tāds, kā pateikt, nu, nav tas, kā bija agrāk. Tagad jau все. Samaisīja tās ziņas, seklas, tas viss. Ko tu šodien darīsi? Daugavpilī braukšu. Es vēl pirti kurinu. Jā, šodien es pagaidu pirmdienā. Vai tad svētdienā nekurinat parasti? Nē, sestdien kurina. No. Svētdien neviens nekurina. Šodien ir pirmdiena. Ko tu pirmdienā? Nu, Regina, ka pie ārsta vai tīra. Duškabīni. Nu, kur boileri. Šeit varu tev sataisīt. Vajag taisīt. Vislabāk tas pirts. Nu, tu biji tik pirti. Paklau, ko man šodien viņa naktī dega? Kamera? Jā. Man arī dega naktī. Es nesaprotu, kas šonakt. Nu, i pie manis dega. Māma arī domāja, moši bēgļi kaut kādi. Mums arī visu nakti dega ik pa laikam. Varbūt ir vējš kaut kāds, es nezinu. Tā, tik. Tā, reku tev 3 gurķi, 9 ievriki. Tā, tur ir tas jau nav. Garšīgas lauku valsts. Nu, konieši. Regina visu laiku gribēja. Man Volodja pateica, pagaidām nav cipa, kad būs pazvanīs. Ināra viss izpērk. Inārai vārdien šodien. Nu jā, nu vat vajadzēs apsveikt. Ateic man lūdzu. Paga, nākamgad, ko taisam mājā iekšpusē remontu? Mošku uztais kapitāli iekšā. Da, nu, tu zini, cik šeit darba. Nu, jau, da man laika nav, nu. Es no siltumnīcam izēju. Tā kā IM būve atbrauks izdarīs visu. Jā, tev būve tev izdarīja. No, duškabīna reku šeit uztaisīs apsties. Ko? Eiro remonti jātais. Flīzes noflīzēs visu tur. Nē, tak man vēl vajag. Šitien te vajag dēlīšas. Nu, vajag. Nē, es domāju, es nezinu. Es zinu, kas tur ir vajadzīgs tev. Man ir vēl. Ir tādi bambusu sētiņi, zini? Tādas tā kā no niedrēm izskatās tādas bambusu. Man tādas ir liekas. Tev atradīšu, tu viņu uzklāji, un viņi tāda smuka. Ot vajag kaut ko. Taču šitādā krāsā kā māja. Starp citu, paldies krāsotājiem. Jā, malac. Skatieties iepriekšējās sērijas, kā viss bija. Tu saki šodien uz Daugavpili, ja? Nu jā, vajag aizvest. Bija domāts 26. laikam braukt. Nu, pazvanīja, cipa, ka laikam kaut kāds cilvēks tur nebūs, no tagad. Jurka, man liekas, tev šitāds džips te piestāvēt Latgalē. Nē, vajag man to džipu, viņš daudz sēd. Dīzelīts. Nu, dīzelīts. Cik tev viņš tur ēdas? 7, 8? Da man laba ir mana mašīna. Pasarati. Labi, čau visiem. Gaidam nākamo daļu.